Stāv tāda veca un nenokrāsot. Tas bija tās. Bet tā īstenībā es ceru, ka viss būs tā, kā meitām patiks un braukšu ciemos. Tā ziņā ir tāda tiešām paļaušanās uz to, kas būs. Un tāda tiešām ticība, ka būs tas, ko mēs... Tā vieta, kur mēs tiešām labi jūtamies. Un tas ir galvenais. Raidījuma turpinājumā skatieties. Super! Galvenais, ka te ir silti. Ģenerālsponsors Aizkrauklas banka piedāvā. Parunāsimies par mājām. Atbalsta Arhitektūras un celtniecības centrs Reaton un Beko. Ģenerālsponsors Aizkrauklas banka piedāvā. Parunāsimies par mājām. Atbalsta Arhitektūras un celtniecības centrs Reaton un Beko. Raidījumā mājokļa jautājums top viesistaba divām māsām – Ritai un Zanei. Tā kā meitenes ir uzaugušas dabiskā vidē, pie pilsētas putekļiem un netīrā gaisa viņām pierast nav viegli. Lai vismaz mājās viņas justos labi, viesistabas jauno interjeru veidojam maksimāli dabisku. Tas attiecas arī uz durvju izvēli. Horizontālās līnijas ir šī interjera pamatā. Tās atklājas gan tapetēs, gan griestu noformējumā, gan arī durvīs. Rāmju konstrukcijas vērtne veidota no 5 dažādām koksnēm. Gaišākais ir bērs, tumšākais riekstkoks, bet pārējās svītras sastāv no kļavas, kastaņa un ozola. Viesistabai speciāli izgatavoto mēbeļu dizains ir radīts pēc šī interjera autores Jasmīnas skices. Dīvāns veidots tā, lai tajā būtu iespējams uzglabāt daudz un dažādu mantu, taču galvenā šīs mēbeles odziņa ir iebūvētie gaismas ķermeņi. Lai pastiprinātu dabisko noskaņu šajā telpā, interjeram izmantojam vienu no dabā izplatītākajiem toņiem – zaļo. Plānos aizkarus esam pašuvuši no organzas, bet telpas aptumšošanai izmantojam taftu, kas istabā radīs siltu un zaļu noskaņu. Interjeru papildinām ar dekoratīviem spilveniem un mēbeļu pufiem uz dīvāna. Pārvalku sānos ir iestrādāti rāvējslēdzēji, kas vajadzības gadījumā tos ļaus viegli noņemt un izmazgāt. Šajā interjerā dominē 3 acīm redzamas lietas – gaismas, strīpas un dabīgie materiāli. Kāpēc tieši šāda izvēle? Tas viss balstījās uz tā, kas bija meitenēm interesēs, un viņām patika visdabīgais un jūras motīvs, tā kā uzauguši pie jūras. Un tad es to arī centos šeit ieviest, lai būtu tāda jauka atmosfēra, tāda maza saliņa pilsētā. Un kāpēc šajā interjerā izvēlējies izmantot tik daudz svītras, plauktus ieskaitot? Tam ir gan simboliski, gan funkcionāla nozīme. Funkcionāli tādā ziņā, ka horizontāls strīps paplašina telpu, viņi visi paplaši. Man liekas, ka tā telpa pirms tam bija tukšāka, un varbūt liekas tā sajūta, ka viņi ir pilnāki, bet meitenēm beidzot ir īstas mēbeles, nevis madracītes stūrī, un ir kur kārtīgi apsēst, ir kur kārtīgi mācīties. Un tās horizontālās līnijas, tāpatās kā gaišās, tāpēc rada to telpu gaišāku. Bet tā simboliskā nozīme ir tā, ka mums tagad ir tik saspringts tas dzīvesveids, un gribot, negribot, lai dzīvo to veselīgo veidu, bet tas ātrums un tas dzīves temps ir tik ātrs, ka
viss paliek tāds vienots, un viss izstiepjās, un rodās tās strīpas, ir lielākas, rasnākas, krāsainas, nekrāsainas, un tas mums te ir ieviesies, viss tas, kas mums ārā dzīvē ir. Mācību zonai tu izvēlējusies galdu ar tādu interesantu noformējumu. Kāpēc tieši tā? Meitenes nāk no Jūrmālas, man ir tieši no mūsu pašu Jūrmālas vestas smiltis, gliemežvāciņi, viņas varēs sēdēt, un mirkļos, kad rodās aptumsums un nevar vairāk neko pamācīties, tad pastīsies, atcerēsies kāds laiks, kad varēs aizbraukt atkal pie jūras un raut tālāk. Un savukārt, kas ir tie priekšmeti, kas ir domāti mācībām? Datori, protams, kur mūsdienās vairs var mācīties bez datoriem. Un tad katrai meitenei ir savs, lai nebūtu kaušanās. Galds ir tāds, ka var sēdēt abas divas vienlaicīgi, katrs savā pusē vai pat vienā pusē, un abas divas vienlaicīgi strādāt, netraucējot vienotrai. Tomēr visu laiku jau meitenes šajā telpā nemācīsies, vai ne? Nē, protams, kurš tā dara. Viņas varēs sēdēt, dzert tēju, meditēt uz savu paklāju vai nodoties televīzijai un skatīties visu, ko vien vēlās, pat tāda ekrāna nemaz nevar nestīties. Ko tad gaidīsim, atgriežamies mājokļa iemītnieces un redzēsim, kā viņām patiks jaunā istaba. Apsveicu ar atgriešanos. Labvakar! Kādas šobrīd ir emocijas? Burvīgas. Jocīgas. Kājas trīs mazliet no uztraukuma un no augstuma. Neziņa milzīgi, jā. Degam nepacietībā. Labi. Tad iesim iekšā skatīties, kas tur ir sanācis. Labi? Ģenerālsponsors Aizkrauklis banka piedāvā. Parunāsimies par mājām. Atbalsta Arhitektūras un celtniecības centrs Reaton un Beko. Mēs varam tāpat vestīties kā glezna. Čaus, es to nevarēšu vienkārši. Super! Galvenais, ka te ir silti. Bet cik forši! Super! Smāžu pēc vīna. Man jau arī nav. Fantastika! Jā! Super! Kā tas man? Kaut kas pazīstams. Super! Un es teicu, ka man gribētu tomēr zaļu krāsu. Cik skaisti! Viss ir perfekti. Tā kā izstādēs jūtums. Dienu tēja. Krāsas skaisti. Un smiltiņas. Jūra mums ir istabā. Istabā ir jūra. Mēs varam pacenties? Mēs varam dāt tēti. Jā. Tēti? Tēti var biezumiņiem. Ar biezumiņiem tā. Priekā? Priekā. Atgriežamies mājās. Par atgriešanos? Jā. Kaut kā liekas, ka skats pa logu arī mainījies. Es nevaru pierast un alga. Visi šitie bēšīgie toņi un tāds minimālisms, nekas nav tāds uzbāzīgs, viss tāds harmonisks stīvs. Tiešām priekš jogas izteikt tāds. Vajag parši. Skaisti. Tāda pilnīga harmonija, klusums liekas šeit ir tāds pilnīgs miers. Un gaismiņas skaisti. To jau es neizteikšos. Tas pirmais īstenībā, ko es ieraudzīju, ka nāca, es domāju, tas tā negaidīja īstenībā, ka būs tie motīvi kaut kādi. Bet ļoti tā apdomātas. Galvenais zaļā krāsa. Tas ir tieši tas, kas ir meitām. Tas ir viņu. Super. Kāpēc? Kas te ir tāds, kas ir? Tas ir tas, ko viņas mēģināja radīt savā iepriekšējā istabiņā. Tā ir tāda aura un tā smārža un tas klusums un miers tāda tieši, kur var pameditēt un ar jogu nodarboties un gan mācīties. Super, vienkārši. Nereiz. Televizors ir vienā tā kā Jā. Jā. Prīmā. Man prieks par jums. Tagad iedosim uz otro istabu. Viens pie otra ciemos ir katru reizi pārsteigumi. Lielīsimies ar visu kaut kā. Tādām lampām. Burvīga vieta, iedvesmai. Uz ko šī vieta rosina? Man liekas, pirmkārt, ko es šeit ceļu, ka es ienācu, tas ir tas miers.
tāds patvērums, bet arī tā dabas sajūta ir tā dabas sajūta panākt. Smarža uzreiz bija tāda dabīga koka smarža, ļoti patīkama tāda. Pirms mēs nācām augšā, man bija tāds aktīvais, tāds noskaņojums, un es tā domāju, es tagad nākšu iekšā, man arī tā būs un tā forša. Un es tā ienāku, man tā kaut kā tā, es tā nomierinoši, tā uzreiz kaut kā, tāda ļoti, ļoti relaksējoša tāda atmosfēra, tiešām. Tā kā oāze, varētu teikt. Man tiešām tā sajūta. Tie aizskar tiem kokiem pilnīgi pasties, tā skatos. Auga viss tāds dzīves. Izejot uz loģijas, tagad ir vēlēšanās atgriezties atpakaļ. Bet agrāk bija tā, ka bija lielāka vēlēšanās iziet uz to loģiju ārā un nenākt tik ātri atpakaļ. Ļoti labs efekts ir panākts. Starp citu, tā gulta, uz kuras jūs sēžat, tur ir tā, ka varētu arī pacelt un paskatīties. Slēpto. Gaisa, gaisa, jā. Uz matraču tos virsiņu var kusties. Kā viņš varētu? Tur tētim jāpatest. Uz augšu, ja? Kā mums patīk super! Tas ir tējošanai ar draugiem. Apsties, kas te? Paldies! Riku ciemiņiem jūs. Tas ir priekš manis, pat cik man patīk ar 5 sagām sekties, neskatoties ar to, ka, teiksim, vasara ir ārā, tad viss kārtībā. Man ir gandrīz žēl pārtraukt jūsu sajūsmu par istabu, bet tam jums vēl būs daudz laika šovakar. Tāpēc vēlos pasniegt no mūsu raidījuma atbalstītājiem dāvanas. No žurnāliem Dari pats un Mūsu mājas jums gada abonements, lūdzu. Paldies! Paldies! No Arhitektūras un celtniecības centra Reaton jums šāda te dāvana papildinājums tējas rituāliem. Paldies! Un no mūsu raidījuma ģenerālsponsora no Aizkrauklas bankas jums šī te spēle, ko varēsiet uzspēlēt kopā ar draugiem. Tas ir triktraks. Super! Paldies! Tāds vēl nav darīts. Ļoti jauki. Šajā straujajā laikmetā ir svarīgi, lai būtu gaiša un harmoniska vide, kurā atgriezties, sakārtot domas un sajūtas. Tieši šāda ir dizaineres Jasmīnas pārliecība, un atbilstoši tai viņa ir veidojusi šo istabu. Interjeram ir dots nosaukums līdzsvarotā dinamika. Dinamiku, bez kuras nav iedomājama mūsdienu pasaule, šeit ienes strīpas un to radītā kustība. Savukārt līdzsvaram kalpo dabas toņu un materiāla klātbūtne. Es no sirds ceru, ka šī kļūs par vietu, kas iedvesmos, nomierinās, iepriecinās un radīs citas pozitīvas emocijas gan mājokļa saimniecēm, gan viņu viesiem. Tiekamies jau nākam trešdien. Atā! Ģenerālsponsors Aizkrauklas banka atbalsta Arhitektūras un celtniecības centrs Reaton un Beko.